Drīz mēs ar šo koku uzaugam. Jā, sliktais meža Bobs grib nozāģēt. Kurš te pa mani runā? Šitas koks ir mans koks, un es viņu zāģēšu, cik gribu. Nē. Jā, tāpēc, ka tas pie tev māt. Ko jūs teicāt? Daudz. Jūs šo koku gribat nozāģēt? Jā, tas ir mans. Zvanīšu uz televīziju. Man vienalga, kur jūs zvanīsiet, šitas ir mans koks. Labdien! Šeit žurnālisti no Meža ziņām ar operatoru Koksnes. Sveiki! Labdien! Kāpēc jūs vēlaties cirst šo koku? Tāpēc, ka viņš ir 65 gadu vecs un es gribu iegūt 450 kubikmetru koksnes. Skaidrs. Un Ir kādas mājas tiesības jums ir cirst šo koku? Tāpēc, ka es esmu sagatavojis augsni un vispārējo, lai viņš būtu tīrs skaists. Un no tā varētu uzbūt nāju. Skaidrs. Un, nu jā, jums viņš ir izdevies skaists. Tā, nākamais jautājums. Cik lielu platību jūs iestādījāt? Padomāsim. Es iestādīju 2000 hektāru. Skaidrs. Un kā jūs aizsargājat šo koksni? Es viņu aplieku ar pučamājām, salieku dabīgās aizsargvielas. Un vai jūs šiem augiem veicat kultūru kopšanu? Protams, Un kā jūs to darat? ar krūmzāģi. A ko tā vēl? Kā tā mežā citu? Nu jā, tā arī fakts. Cik koku ir uz jūsu 1 hektāru? Uz 1 hektāru varētu būt ap 1600 stādiem. Skaidrs. Nu, piedodiet, meitenes, izskatās, ka šis vīrs zina, ko viņš dara. Un, laikam, jums būs jāšķirs no šī brīnišķīgā skaistā koka. Sapratāt? Un nevairs nemeklējiet nekādas iebildumus maniem kokam. Šuš. Nē!